Sveiki, labdien! Mani sauc Artis. Man ir 44 gadi. Gribu izstāstīt savu sajūtu, pieredzi 2 nedēļas lietojot mikrodevās sarkano mušmiri. Es savu stāstu sadalīšu 4 daļās, konsekventi pa tēmu, lai jums būtu saprotamāks. Bez demagoģijas, bez līrikas. Tātad pēdējā laikā interneta vidē es šad tad manīju, kad kaut kādi video par sarkanās mušmiras mikrodozingu un viņas atstāto iespēju, kā viņa iedarbojas uz organismu, uz mentālo stāvokli cilvēku un vispār. Es to tēmu tā kā nedēļas laikā pastudēju, jo man zināšanas bija tādas ļoti virspusējas par mušmiri kā tādu. Un tad sanāca tā, ka man darba kolēģis bija Latvijā, es pats šobrīd dzīvoju Vācijā. Jā, es aizmirsu pieminēt vienu dienu TikTokā izmeta reklāmu ar Organic Shop Latvija. Tātad, jā, kaltēta sarkanā mušmira, konkrēti 0,5 kapsulās ar telefonu numuru. Es kolēģim palūdzu, viņš sazvanīja, viss pāris dienās atnāca, viss bija kārtībā. Tātad viņš man viņu atveda. Tā būtu tā pirmā daļa. Tad otrajā daļā es gribu pateikt, kā es jutos pirms es uzsāku lietot šo produktu. Kā es jutos 44 gadi, jaunībā tika, protams, teiksim tā, aktīvi tusēts, dedzināts, lietots. Smadziņu 20 gados nav īpaši daudz. Veselības ir daudz, liekas, ka tu esi nemirstīgs. Ja? Bet, kā jūs zinat, par visu ir jāmaksā šajā dzīvē, un pavelti nekas nenāk. Šobrīd ir tā, kad ik pa laikam kaut kur iesāpās, jā. Tas būtu viens. Otrs, kaut kādus gadus 10 atpakaļ es biju saslimis ar hepatītu C. Es viņu izārstēju, no Indijas pasūtīju zāles, dabūju, jā, viss ok. Baigi alkoholu lietojas, es neesmu nekad, to es varu teikt, tas tā kā man nav mana tēma. Tur alu kādreiz var iedzert kaut kādu viskiju labu vai konjaku. Tā, bet, teiksim tā, es arī nesmēķēju. Vienīgais, kas ir no tādām, teiksim, sliktām tēmām, es kaljānu pīpēju, bet tas ir brīvdienās, kad es esmu mājās. Reisā man tur nav ko darīt, nav iespējams to darīt, jā. Bet tas ok, es varu arī pīpēt mājās, tas sanāk 2 reizes nedēļā, jā. Tas ir, teiksim, viss no tiem sliktiem ieradumiem, ko es esmu atļāvies atstāt, izejot no tā, kāds ir mana veselības stāvoklis. Tad par veselību ir tā, ka visu laiku es jūtu labo sānu, kā visu laiku, tu kaut ko treknāko apēd, vēl kaut ko. Es jūtu smagumu, spiešanu, tas viss ir hepatīta sekas. Analīzes man ir labas,
visi alati, bilarubīni, viss ir labi, bet es viņu jūtu, nu, es viņu diemžēl jūtu. Nu, par visu ir jāmaksā, tā kā es arī saku. Tā bija tā, nu, lieta, kas, teiksim, man ir nogurdinājusi par šiem gadiem. Un tiešām, nu, es jau ar viņu biju samierinājies, jo es reāli 30 kaut kādos 5, 6 gados jau sāku reāli domāt par veselību, dzert visas mikrotās, es atvainojos, bioloģiskās tās piedelas, magnīji, cinki, nu, ik pa laikam zivju, eļļa. Viss ir ok. Jā, arī ir asinsspiediens man peld, tāpat kā svars bišķi peld. Nu, 45 gadi pēc 2 mēnešu man būs. Nu, darbs ir diezgan mazkustīgs, jā. Tātad, nu, tā kopējā ir tāda, jā. Tātad, tā būtu otrā daļa. Trešā daļa ir, kā es jūtos tagad pēc 2 nedēļu lietošanas. Tātad, jā, sajūtu es efektu pirmajā dienā. Es no rīta, es sagaidīju rītu, es tukšā dušā iedzēru to kapsulu, un pēc kaut kādas stundas man galvā notika tāds, nu, es nevaru izskaidrot kaut kāds tāds, es sajūtu, ka kaut kas ar mani notiek. Man tur vēl kolēģi, kas tur zināja, nu kā tur, ko tur, es saku, man īsti viņam nemaz nebija ko stāstīt, un es arī negribēju viņam neko stāstīt. Es saku, pārāk agri kaut ko teikt un tā. Pirmais, ko es sajūtu, bija tas, ka mani miega kvalitāte ir absolūti cita. Es guļu dziļā miegā, es labi izguļos, ja es arī ātrāk pieceļos, es jūtos labi. Tas ir ļoti svarīgi man šobrīd, tas ir ļoti svarīgi. Tikai kaut kad pēc nedēļas es sapratu, ka man nesāp vairāk labais sāns aknas pusē. Es viņu vispār. Es speciāli vēl kaut kad šitās nedēļas laikā paņēmu kaut ko tādu ēdumu, ko es zināju, kas, kad viennozīmīgi būs reakcija. Vispār nekāda reakcija. Es nejūtu vairāk labo sānu. Šīs nedēļas beigās vēl moments interesants. Ziniet, kā ir no rīta, ka pamostās ir tāda slikta elpa. Es zinu, kad es taisīju to kobru zondi, man barības vadam netaisās ciet tas, kā saka, tas vārsts. Tas ir normāli, it kā vīriešiem, daudziem tā ir. Es domāju, ok, tā laikam jābūt, tur neko nevar darīt. Es no rīta, kaut kas ar mani, kaut kas ir mainījies. Un es tikai kaut kad dienas vidū sapratu, man taču, man nav vairāk sliktas elpas no rīta. Es domāju, ok, piekdienas rītā es pamostos no rīta. Nav vairāk sliktas elpas. Es vienkārši esmu, šī ir tā lieta, labi, tā ir pēdējā daļa, ko es jums gribu izstāstīt, ko es par to domāju, ja, tātad par veselību. Šeit ir vēl arī mentālais aspekts. Viņa arī iedarbojās uz galvu, ne tikai uz fizisko ķermeni, uz psihiju. Ko es varu pateikt, kad šeit ir jāpadomā. Šeit ir viss, kā lai jums pasaka. Šeit viss nav tik viennozīmīgi. Ja? Teiksim, ja es saku, ka tas man ir mainījies, to es vairs nejūtu, tas ir tā, te ir viss vienkārši. Galva ir savādāk. Tā īsumā rezumējot, es negribu ievilkt, principā ir no galvas izzudušas ļoti daudz, kā saka, mēsla, musara. Pilnīgi tas, kas tev, es tā galva jūtās man iztīrīta. Es jūtos, man domas ir gaišas. Es braucu vienkārši klausos mūziku, skatos uz dabu.
man neinteresē vairāk tā visa ņemšanās ar tiem kariem, ar visu to, kas notiek riņķī. Tas mantiskais jautājums nav tik aktuāls vairāk. Man ir, kā arī katram cilvēkam, ir kaut kādi projekti galvā bijuši, uz kuriem virzīties, uz kaut kādi mērķi, kaut ko. Es jūtu, kad es izvērtēju arī tos mērķus, vai man tas ir vajadzīgs, vai kas. Jā, teiksim, es redzu, kad notiek arī kaut kādi procesi ar manu mentālo stāvokli. Tā būtu tā trešā daļa. Tad ceturtajā daļā es jums gribētu teikt to savu skatījumu, ko es par to domāju. Ko es par to domāju? Es domāju, ka tas ir unikāls, vispār kaut kāds unikāls augs tas ir unikāls augs. Viņš ir miljardu gadu uz Zemes, ja? Viņš ir viens no vecākajiem organismiem. Es zinu, ka meža dzīvnieki pat viņus ēd, ja? Tās sēnes, teiksim, kā viņas aug no laika gala. Cilvēki ir ārstējušies ar viņām un tā tālāk. Viņi vienkārši ir līdz šim brīdim nenovērtēta un neizpētīta, es uzskatu līdz galam. Jo to, ko es gribu teikt, kad nonākot organismā, mikrodevās, viņa pati zina, kas cilvēkam ir akūts un ar ko ir jāstrādā. Vismaz manā gadījumā ir tā. Es stāstu savu pieredzi. Man šeit absolūti nav nekādas intereses, es vienkārši stāstu savu pieredzi. Es jums iesaku. Es iesaku to mana gada gājuma cilvēkiem, kas jau ir ar veselību, kam ir problēmas, kas ir vienkārši no dzīves noguruši. Jo dzīve šobrīd, ir tāda, kāda viņa ir, jā. Mēģiniet, nekas nenotiks. Nekādu blakus plakņu nav. Ja jūs lietosiet mikrodevās, šeit viss ir diezgan kvalitatīvi izdarīts. Viss ir kapsulās, smuki kapsulas veidā viņa nonāk, kur vajag viss. Es šeit nerunāšu par cilvēkiem, kas tur dzīvo mežā, cepuri no sēnēm, ar bārdu, veči, jā. Kaut kur Sibīrijas mežos viņi ēd tās sēnes, citās devās, tas jau vispār ir cits stāsts. Es runāju konkrēti par mikrodozingu dzīves kvalitātes uzlabošanai, manā skatījumā. Es stāstu savu pieredzi. Jūs paši sapratīsiet, cik jums lietot, cik ilgi, kā, jūs visu paši sapratīsiet. Jums visiem pašiem, katram būs skaidrs. Jā, jo es interesējoties redzēju, ka cilvēki ir palietojuši, pēc 2 mēneši viņiem stabilizējās veselība, viņiem sakārtojās galva, viss, viņi dzīvo tālāk, viņi vairāk nelieto. Tas process ir noslēdzies. Jums katram pašam ir jāsaprot. Nebaidieties, lietojiet, skatieties. Cena ir, nekāda kosmosa tur nav. Es nezinu, kam es viņu neieteiktu, varbūt pēc manām domām. Es neieteiktu nenobriedušām personībām. Ja, tie ir jaunieši, tur 20 gadīgi, ja kas paši nesaprot, ko viņi grib no dzīves. Viņi nav noformējušies. Es uzskatu, ka viņiem varbūt arī tas nav vajadzīgs. Bet nobriedušām personām, pieaugušiem cilvēkiem, mēģinot skatīties, jūs nenožēlosiet. Viņi strādā. Visu labu jums!